Nu, lūk, ir 28. septembris. Vakar mēs ieradāmies šajā skaistajā vietiņā. Skaits saucās Ķeguma prospekts 12. Pie Ķeguma. Ieradāmies tumsiņā, tāpēc vakar neko nefilmēju. Mēs te vakar bišķi patusējām. Šodien laidīsim tālāk dzīvē. Un tagad mēs dodamies uz Bauskas motoru muzeju. Te viss karavāna. Te mums viss braucam. Tā, kā mēs braucam. Tātad priekšā mums 4 kemperīši. Smuks skats. Daugavas, Ķeguma, Hess. Tur ir pārējie. Mūsu kemperu tīma pirmā pieturvieta ir Bauskas motoru muzejs. Tad mēs varam redzēt to kompāniju, kas tad te mums ir visi. Iesim skatīties, kas te notiek. Mums te notiek tagad tirgošanās. Sapērkamies biļetes. Nu, motoru muzejs kā motoru muzejs. Nekas jau īpašāks nav kā citur droši vien. Nu, tāds redz. Rīgas motoru muzeja filiāli šeit. Bauskā. Visi mūsu kompaški tiek iepazīstināti ar automašīnām. Es viņus visus te nefilmēšu, jo viņu ir daudz. Mums ieskats vēl otrā zālē. Šitas ir pēdējais Rafa modelis, eksperimentālais, kas izgatavots 1993. gadā. Un šis te arī bija paredzēts ražot. Šis ir izgatavots 1991. gadā. Baltijas džips. Izdomāt visādi te. Autoveikals Raf. Nere? Latviešu izstrādāta autobūve. Te ir mikroautobus Raf ar nosaukumu Latvija. Nu, forša ekspozīcija. Te var redzēt, uz kādu ātrumu jūras ir spējīgs pabraukt. Nu, cik tur ir? 50 km/h. Normāli. Nu, kas tur? Drošības josta. Nu, ir? Jep. Jā, malacis. Tas esat jūs, jā, ar stūri varētu pa līniju turēt un braucam. Nu, skatāmies, kā te ies. Ar labo roku klikšķīt. Nav pa zaļo jābrauc. Nu, tur vajag turēties uz tās līnijas. Un pirms pagriezieniem viņi maina krāsu uz dzeltenu sarkanu, tur darētu piebremzēt. Vienkārši uz braucot, tur ir tā lieta, jā. Vienkārši braucot nepaspēja. Nu, mēs izstaigājuši Bauskas motoru muzeju, kur visa mūsu kemperu rinda stāv. Un suņi ar dabu izskrieties. Ko, suņi? Suņi ar dabu izskrieties? Suņiem arī ir ko izskrieties te, jā. Te tāda maza pļaviņa ir, jā. Mēs tagad braucam uz Rundāles ūdens dzirnavām. Ekskursija turpinās. Nu tālūk, visa mūsu kemperistu banda ieradusies ir Rundāles ūdens dzirnavās. Un mums tagad būs ekskursija, te viņi uztaisījuši alus brūzi un būšot arī alus degustācija. Iet aizliegts darba laiks katru dienu. 18 līdz 7 pusdienas laiks. Brīvdienas, sestdienas, svētdienas. Nu, tad sākās mūsu ekskursija pa Rundāles dzirnavām. Bergmaņu dzimtne ir saimniekojusi. Te kopš 1900. gada sākuma kaut kā. Nāciet šī kavējā, jā.
Turpinās mūsu ekskursija, ko te parādāt kaut kādas paliekas. Un te mums redzams ir, kur te tas ūdens nāk ārā no dzirnavām. 8. gadā kaut kas bija aizceties ciet, ja, un rekojies 8. gadā šīs ir ūdens tik daudz. Jūs redziet, visas elevatoru kastas tiek restaurētas, izrestaurētas, ja, viņas visas sakarūdējuši bija kādreiz, ja. Nu, tomēr 2003. gads, ja, kas mūsu līdz 19. gadām nebija laiks, Labi, siksnām, redz, piedzina viss te. Te ir ģeneratori īstenībā, kurus griež ūdens rats un viņi ražo strāvu. Tikai vajadzēja vīdermilta. Vīdermilta ir taisīgs pupeklis. Jā, līdz ko šeit, un noteikti daudzums tie pupekļi, jā, vēl jau māt, jā, bet pupekļi. Un lai Dievs stāv klāt, viena lampa izseks un rādīs dzirksteri. Mēs te neviens te nestāvētu, jā. Viņš nedod apli, viņš dod ovālu, skrējienu. Un šīs biestītes pa to ovālo veidu, un viņš daudzreiz ātrāk griežās, ja, skraida šitā te. Un visu laiku tīri to sietiņu. Un tāpēc tie sieti netiek neaizķekti, jāteicī, un viņos var strādāt. Mums tikai rezervē ir šitā viena puse, bet iedomājieties, viņi dzīvi. Nu, esam nonākuši pašā augšā. Ko visu mūsu kemperplejāda sastājušies čupiņā. Tad mēs te pa jumtu stāvu. Nu, ne, tās nu izskatās te no jumta stāvu uzpludinātais dzirnavu dīķis uz Īslītes upes. Nu, te mums tagad apskata par galdniecību, ko arī galdniecības iekārtas, ko darbinājuši Sipati ūdens spēks. Uzskatāms stikla grīda, kā siksnes piedzinušas ir dažādas darbu galdas, evo mašīnas un tā tālāk. Nu, tagad mēs griežam nost. Bijām ūdenzirnavās Rundāles. Tagad braucam uz Rundāles kempingu. Rundāles kempings. Karogs jau. Caravan Latvian Team karogs jau plīvo. Kur ir tas karogs? Jā. Tagad, mašīnas iekārtosies, kā nu kura. Nu, pamazām iepazīstamies ar teritoriju kempingā. Te redz ir dīķis, kur pēc pirtiņa, šitā ir pirtiņa, acīm redzot, kur var ieskriet nopeldēties. Mums šefpavārs te redzi gatavo garšīgumus. Garšīgumus gatavo, redz, viens katls jau pilns ir, otru gatavo tagad. Nu, re? Mēs tepat noparkojāmies. Iesim pastīties, kas citur notiek. Reko būvē no kemperiem kopīgi nojumi. Redz, te ir kliņģeri mūsu cienā, organizatori, ir sāņais kliņģeris, ir divi saldie kliņģeri.
No. Lai top māja. No. Ну да, когда их несколько приходит. Да, еще потом думаешь, а останутся ли, да, ну. No. Visi te veči spriež par kemperiem, kāds no kuram. No. Re. Nu, tāda mums tā nometne te. Laiciņš pavēs. Visi kaut kā iestiprinās ar kaut ko sātīgu. Jā. Visi iestiprinās ar mums sataisīti visādi gardumi. Pasta garnelēm, lovi divi dažādi stiprumi. No, pabrīnījās, bet viss kārtībā, pēc tam jau redz. 29. septembra rīts. Esam Rundāles kempingā. Viena daļa ir modušies. Viena diena jau tusē. Labrīt. O, brokastis, labrīt, labrīt. Citi jau taisās mājās jau. Nu, kad nu pirmās kafijas ir sadzertas, sakārtos Maritai aparatūru. Tūlīt sāksies. Re? No, visi gatavi? Jā. Labrīt. Labrīt. Aplaudējumi tie, kas ir bijuši steigti piecelties. Tātad kājas plec platumā. Un ar rokām pastiepjamies uz augšu un ielpu.